Nu, ko labvakar? Esam atkal otrdienas vakarā satikušies kripto vakarā, kas mums šodien ir 20. februārs jau. Ja? Tā kā jau jūt pavasara garšu, jau zin kā, jau šodien jau laiks būs šāds silts. Tā kā gan jau arī kripto, kā lai saka, pavasaris, pavasaris, kā saka, nāk un tuvojas. Ja? Kas tam mums pa nedēļu noticis? Jā, tad, ja pirms tam, kad mēs pirms nedēļas runājām, tad bija nu, tā kā, teikt, ļoti lielas izmaiņas, jā, teiksim, un tirgus bija tā teikt, ļoti lielā mērā aizgājis uz augšu. Nu, tagad jau arī nevar teikt, ka šitās dienas nebūtu gājis uz augšu, bet nu, labi, mēs te patīsim. Patīsim viņu mazliet smalkāk, ja teiksim, dienas grafikā, tad mēs redzam, ka 1, 2, 3, nu jā, principā nedēļa stāv uz vietas, ja teiksim, 13. februārī, 14. februārī, kā viņš uzkāpa. Jā, tad patiesībā nedēļa, nu, tirgus, nu, šajā gadījumā es skatos Bitcoin grafiku, ja, un diezgan lielā mērā stāv uz vietas, ja, un nu, tādām nelielām salīdzinoši nelielām svārstībām. Un šodien bija tāds moments, kad bija tāds izsitiens mazliet uz augšu, jā, tad, nu, kā lai saka, patestēja vai izies cauri, nu, nezinu, cauri, teiksim, uz kaut kādu nākamo līmeni, ja, teiksim, vienu brīdi uzšāva pat uz kaut kādu 53, jā, teiksim, bet, nu, patiesībā šo līmeni, kas stāv, redziet, mums te daudzās vietās, nu, kaut kur ap 52 000 plus mīnus, jā, viņu, nu, nemaz tik viegli tā normāli pagaidām caursist neizdodas, jā, un līdz ar to, nu, skatīsimies, kas būs tālāk, jā, kas būs tālāk, jā, teiksim, tā kā, nu, tās nākamais līmenis, kur droši vien, kad varētu būt nu, kaut kāda, nu, ja viņš caursit, ja, nu, kaut kur, nu, jā, teiksim, ja mēs paskatāmies, kur mums ir vēsturiski vairāk kārtīgi aizskāris, ja, teiksim, šeit, nu, tas pie kaut kādiem 58, 59 tūkstošiem, jā, un kā būs, to jau mēs redzēsim, ja. Savukārt, ja bija, nu, Bitcoins kritīs uz leju, tad ko šodien ļoti grūti noteikt, nu, patiesībā man nu, godīgi sakot, es dzirdu ļoti dažādas, ja, un ļoti atšķirīgas šīs ziņas, ja, teiksim, un šīs prognozes, tāpēc arī neņemšos prognozēt, ja, nu, tas ir kaut kur šeit ap 48, varbūt bišķi zemi, ja, teiksim, redziet, kur bija ļoti spēcīgs punkts, ja, teiksim, šeit arī nākot no apakšas viņš atsitās, ja, nu, pilnīgi iespējams, ka viņš tagad aizies varbūt atpakaļ līdz 48, un tad viņš ies uz augšu. Ja, teiksim, nu, to mēs redzēsim. Ja, to mēs redzēsim, kāds tirgus būs. Tikpat labi viņš arī var, nu, tikpat labi viņš arī aiziet vēl zem 48 zemāk. Ja, nu, tad, šobrīd salīdzinoši grūti, nu, vismaz man personīgi prognozēt tirgu ir salīdzinoši grūti šajā situācijā, nekā tas varbūt ir bijis nu, kaut kādu brīdi atpakaļ. Ja. Tā pašā laikā indeks, baiļu alkatības indeks joprojām stāv nu, diezgan augstu, ja, protams, tik augstu, kā tas bija pagājušā otrdienā, ja, teiksim, kad 13. datumā redzēja šeit 79, tik augstu viņš nav bijis. Jā, teiksim, viņš bija 76 pirms 3 dienām, šodien ir 72. Jā, teiksim, tas nozīmē, ka mazliet kāpjas, nu, teiksim, tiem cilvēkiem, kas varbūt retāk skatās, jā, un seko tam līdzi, nu, jo augstāks tirgus ir, jo cilvēki ir lielākā eiforijā, jo teiksim, vairāk liek uz longu, ja, un kā vienmēr pierādās, tad tajos brīžos arī visbiežāk notiek kritumi. Ja, teiksim. Ja mēs paskatāmies pagājušā nedēļa, ja, teiksim, nu, mēs es diezgan droši prognozēju kritumu, ja, Rihards arī, ja, teiksim, mēs par to tā kā runājām, ja, teiksim, mēs paskatāmies nedēļas griezumā, nu, tāds būtisks kritums nav. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, tādā nu, pēdējo teiksim, stundu griezumā, ja, teiksim, tad
Tas man tur neiet nost pēdējo stundu griezumā. Labi, pastīsimies, teiksim, arī Coingeko, ja, tad, nu, pēdējās dažas stundas atpakaļ, ja, tad tirgus, nu, diezgan ievērojami, ja, tomēr pagāja uz leju, ja, teiksim, ar dažādiem šiem, ar dažādām monētām. Šeit ir, nu, 4 stundā, ka es uzlikšu 15 minūšu grafikā, ja, teiksim, iebīdīšu šeit, ja, teiksim, nu, tuvāk, ja, teiksim, tad notika, nu, kā tas jau arī gaidāms, ja, teiksim, tajā brīdī, kad tirgus, nu, tā kā īsti nevar saprast, uz kurien viņš skries, ja, tad notiek augšā, lejā, un tad atkal nāk tā kā bišķiņa atpakaļ, ja. Nu, un tie vienmēr ir tie momenti, kuros, tā teikt, vai nu pārāk lielos optimistus, vai nu pārāk lielos pesimistus, ja, teiksim, arī nav, kā lai saka, noskūja, ja, teiksim, un daudziem tie, kas strādā uz šiem longiem, ja, teiksim, un šortiem uz futuresiem, ja, teiksim, arī dedzina kontus. Ja, nu nevar teikt, ka šodien tā manipulācija būtu tā kā ļoti liela, ja, bet, nu, tā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, teiksim, 51, 600 un uzkāpt uz 53, ja, teiksim, noiet atpakaļ uz 50,7, nu, tas ir, nu, jā, 5%, nu, no šejienes, jā, teiksim, no šī augšējā punkta uz šeit, teiksim, 5% kritums Bitcoinam tādā salīdzinoši īsā laikā. Nu, ja mēs, piemēram, nezinu, paskatāmies, piemēram, Matiku, ja, teiksim, pa ko mēs arī, nu, tā kā gaidām viņu, teiksim, tā kā tādu, nu, diezgan lielu kāpumu, ja, teiksim, tad viņš arī patiesībā no dolāra, kas bija šodien pulkstens 16. Jā, tad vienu brīdi nokrita līdz 93,7, nu, tāda 6%, jā, 6% kritums, jā, teiksim, kaut kādās tur, nu, piemēram, nepilnu 2 stundu laikā, pusotras stundas laikā, nu, tas ir, protams, ka pietiekami iespaidīgi, ja, un nu, pietiekami labi, ja, teiksim, nu, ko, teiksim, tiem cilvēkiem, kas šodien nu, skatās, ko piepirkt klāt, nu, loģiski, kad ir moments, kad uz kaut ko var izmantot, ja, teiksim, skatoties. Man nebija laika šodien paskatīties, jau visu dienu bija darbs ar dažādām lietām. Ok, links apsties 6%, jā, teiksim, links diezgan ir pagājis lejā, nu, manā skatījumā, ka viņi var piepirkt, jā. Es tagad skatos online, es neesmu papētījis. Varbūt, Rihard, tu esi papētījis, kas šodien labāk nokritās pēdējās stundas laikā, kur, Nav īsti īstenībā tā plus-mínus uz vietas staigā. jā, nu, nav tāda, jā, teiksim, tāda arī. Noteikti, ja tagad nolemt iegādāties, laikam pagaidām vēl nav. Es gaidītu kaut kādu korekciju noteikti. Nu, tu gaidītu vēl, nu, tālāku kritienu uz leju, jā. Nu, tas, ko es vēlētos redzēt, būtu tas, ka Bitcoins līdz Haveningam staigātu starp 48 un 52. Tad arī es redzētu, ka nauda sāktu rotēt iekšā tādos mid-cap, maza market capa koinā un vidēja market capa koinos un noteikti sākt skatīties uz tādiem. Par tādu mati, kas visu laiku runāja, man liekas, nu, tagad viņam ir grūtāk tas dolāra līmenis, tāds ļoti psiholoģisks, arī grūti viņam pārkāpt pāri. Bet, kad tiksim virs dolāra, es domāju, tad matiks arī šaus. Mhm. Vairāk tā kā tu redzi to psiholoģisko, jā. Jā, dolārs. Nu, jā. Mhm. Ethereums arī šodien pieskārās īstenībā uz brīdi 3000. Nebija kādu laiku bijis tādā Mhm. līmenī. Mhm. Nu, jā, tā ir patiesībā tā diezgan, nu, kā jau bieži saka, teiksim, psiholoģija izšķir tirgu ļoti daudz, ja, teiksim, nu, jā, un Ethereums tieši tā pieskārās šai robežai 3000, kas, tā kā to arī prognozēja, iepriekš, ka Ethereums aizies uz 3000, ja, ka Jā, tad, 3000 varēja uzlikt uz shortu, ja, līdz longu, līdz 3000 pagriezt atpakaļ, ja, un tu tā kā, bet, bet, bet uh, es domāju, ka mēs pat varētu aiziet uz 3300. tagad, jā. Es tam ticu, jā. Nu, tu jau zini, kad bija 2,5, tad es teicu, ka būs 3. Es biju simtprocentīgi pārliecināts, jo es redzēju, kas notiek. Un arī liku naudu tur,
tur, kur es runāju, nevis vienkārši tā pateicu. Bet, Mhm. jā, bet es vēl nepārdodu. Tu tā kā, tā kā redz, ka ies augstāk. Ja? Nu jā. Negarantēju, jā, bet esmu. Es domāju, ka vajadzētu būt. Jā. Es domāju, ka arī tagad, kā tu pareizi saki, kad nedēļu jau bitkoins staigā uz vietas, tas ir tas brīdis, tas ir perfekts moments, kad nauda rotē. Tie, kas ir nopelnījuši ar bitkoinu, tagad pārliek piesim Ethereumā, tad nopelnīs Ethereumā un liks kaut kādos mazākos koinos. Mhm. Tā vienmēr notiek. Respektīvi, par šo nedēļu cilvēki, vieni, kas ir nopelnījuši pārdot bitkoinu, otri, kas ir sadzirdējuši, ka bitkoins ir baigās tēli, tie nāk iekšā tirgu un pērk, jā, teiksim, jaunie, nu, pārsvarā. Jā. Nu jā, jo pieņemsim tādi kā mēs, pieņemsim, kas pirka ap 20,000 bitkoinu, un tagad esam gandrīz vairāk kā dubultojuši, protams, ka daļu ņem peļņas un varbūt gaidīs kaut kādu korekciju. Mhm, mhm. Pilnīgi loģiski. Nu, jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi arī nu, tā kā, visiem saprast, ja, kad ir šī kustība uz sāniem, tad notiek teiksim, tieši šīs darbības pārdale. Teiksim, tā pārdale, ja, teiksim, kad tie, kas ir nopelnījuši, kā jau saka, atbrīvojās, un tie, kas vēl nav nopelnījuši, tie kā lai saka, viņus iepērk. Ja, savukārt, tā, kad tirgus aiziet lejā, un tad aiziet tā saucamais sānslīde, ja, nu, flats, ja, teiksim, tad atkal ir otrādi. Ja, teiksim, tie, kas agrāk ir nometuši un tagad uzkrāja, tie pērk, ja, teiksim, un viņi nevar pirkt pārāk strauji, jo tad viņi uzdzīs kursu augšā. Ja, teiksim, viņi visu laiku skatās, kad atkal kādi citi, kas ir iesācēji, ja, teiksim, kuri ir nu, kā lai saka, kaut kādā ziņā vīlušies vai baidās, vai kādi teiksim, cilvēki, kas ir nepareizi izreikinājuši savus finanses, ja, un ir spiesti pārdot, tā, kad cena ir lejā, ja, teiksim, tad tie atkal pārdod, ja, un tad atkal lielie, teiksim, nu, vai prātīgākie spēlētāji, ja, teiksim, tajā brīdī paņem un šīs monētas atkal uzkrāja, ja, un lai pēc tam iet uz augšu. Ja. Nu, lūk, tā kā nu, vienkārši šajā brīdī jāskatās. Nu, es domāju, ka tieši tāpat kā iepriekš, ja, nu, vismaz es šobrīd īstermiņā gaidu korekciju. Nu, es personīgi gaidu korekciju, ka viņš nokarģēsies tuvākās dienās vēl, un tad skatīšos, ko varbūt piepirkt klāt, ja, teiksim, no monētām, kas varētu vai nu ir labāk nokarģējušās, ja, teiksim, vai nu joprojām vēl nav uzšāvušas augšā, ja, teiksim, un kurām ir labi teiksim, šie grafiki. Ja. Rikard, kas mums šodien notika tirgo vēl tāds būtisks? Šodien liela diena daudziem, ne? Jā, bez tā, ka Ethereum uzskrējas 3,000, iznāca arī diezgan tāds nopietns tokens. Viņam arī bija airdrops, Starknet tokens, tas ir uz nu, Zero Knowledge, tā kā ZK, tāds viens no lieliem tokeniem. Un tagad viņš maksā $2, bet, kad iznāca, uzreiz bija Binance biržā un tur Bybitā un visur citur. Maksāja sākumā $7. Bet, tu, protams, ja cilvēki tagad pavēlti ir saņēmuši, tad viņi Kā viņam ir pārdos. tikers? Kā viņam ir tikers? STRK. STRK. Jā, re, kur ir. Starknets, jā, teiksim. Jā, šo projektu Starknets. jau gadu gaidīju. Jā, Starknets 59. vietā. Jā, teiksim, tad, nu, lielais projekts. Jā, šodien ir listējies viens no lielajiem projektiem. Jā, apakšā arī varēja redzēt, kurās biržās viņš jau ir listējies. Bybits, Kukoins, OKX, Binance, Krakens, Gate. Nu, Visās lielajās. karoče, ko tas liecina par vispār situāciju tirgu? Nē, manuprāt, tas ir ļoti labi, jo tikko īstenībā, ja skatās, tad šī airdrop nauda, tas ir kā ieplūst nauda vispār kriptovalūtā. Un, pieņemsim, tagad arī bija market caps uz mirkli, bija tur, man liekas, virs 3 miljardi. Tagad pusē pārdota vairāk.
Tad Mm. iedomājies, kur nokļūt tas pusotrs miljards. Un cits pārlika uz Ethereum, cits uz Bitcoin. Un tāpēc jau tā cena arī uz to mirkli uzskrēja, un cilvēki vienkārši pārlika tādā, viņu prāt, drošākās investīcijās. Tas mans redzējums, kā tas notika. Varbūt redzējāt, ka Telegramā bija ielicis pie ziņām, kad iznāca jauns mākslīgā intelekta rīks. Tie, kas bija pieteikušies kursiņam, redzēja, kā mēs izveidojām bildītes, izmantojot šo mākslīgo intelektu. Tad šobrīd mākslīgais intelekts piedāvā arī izveidot video, vienkārši uzrakstīt. Jebko, tur kaķis sniegā un mākslīgais intelekts uztaisīs video, ka pat nevarēs pateikt, ka tas nav filmēts ar kameru. Tāpēc mēs redzējām daudzas šīs mākslīgā intelekta monētas, kas vienkārši dubultojās tur dienā, divās. Bija masīvi šī kategorija, vienkārši pumpēja augšā. Patīkami bija skatīties. Tā kā jā, šīs monētas, pieņemsim tāds pečs, kas tev patika, gan jau maciņā redzēja, ka ir uzpumpējis Mm. nenormāli. Viņš šobrīd ir ap $1. Kaut To arī es es kaut kur, redzu, to es kaut kur iepirku, es neesmu apstījies. jā, vot tev būs Jā, pārsteigums tā vakar. apstīties. Tur tev būs patīkams pārsteigums. Jā, jā. Jo viņš šonadēļ ir uzpumpējis 50% gan. Mhm. Tā kā diezgan masīvi. Kaut kad arī rādīja tiešraidē, tas laikam bija mūsu maksas grupiņā tādu deep brain chain, tas arī tur vairāk kā dubultojās. Interesanta monēta, bet tas tāda riskantāka bija. Bet jā, visas šīs mākslīgā intelekta monētas, neskatoties, ko viņas piedāvā, visas pumpēja augšā. Un tādas ziņas būs daudz īstenībā, tikai jānoķer. Tāpēc arī mēs neliekam visu naudu vienā vietā. Mēs viņu mēģinām sadalīt, protams, balstoties uz dažādiem riskiem. Un, piemēram, arī man ne jau visa nauda stāv mākslīgā intelekta monētās, tāda maza daļiņa. Un, protams, ir patīkami redzēt, ka tā mazā daļiņa tur uzpumpējas, dubultojas. Tā. Mhm. Tā kā noteikti visas olas vienā groziņā neliekam. Nu, jā, to jau šeit cilvēki, skatos, šodien mums tāds pieredzējis sastāvs ir ieradies, ja teiksim, uz kripto vakaru, ja teiksim, to jau šeit cilvēki arī saprot, ja teiksim, un tam līdzīgi. Nu, es teiksim, vēlreiz saku, jau runājam par tirgu, ja teiksim, tad nu, mana prognoze, es domāju, ka drīzāk tagad bišķiņi pakorģēsies. Vai tas būs līdz 48, vai tas būs zemāk? Nu, drīzāk, ka nebūs zemāk, ja, ka, teiksim, aizies bitkoins līdz 48, pakorģēsies kaut kāda altcoin, ja. Jā, teiksim, es šodien papildināju tikko pirms šī Zoom futures kontu, ja, teiksim, jo es gaidu, ka būs kaut kādi šie pīķi uz leju un salikšu vēl orderīšu, lai piepērku klāt atsevišķus altcoins, uz kuriem es strādāju tikai uz longu, ja, teiksim, bet es tā kā sagaidu šādu scenāriju. Ja, teiksim. Jā, Šīs ir tikai mans viedoklis, jā, es nekādu garantiju nedodu. es arī tā domāju, un ja nu tomēr mēs lauzīsim to 48, tad nākamais būtu tas 44, un pats zemākais, manuprāt, kas varētu būt, tas ir 40, bet tad es uzskatu, ka tām ziņām jābūt ļoti sliktām. Un tas, ka mēs domājam, ka cena kritīs, tas nenozīmē, vismaz tas nenozīmē, ka es pārdodu. Tas vienkārši ir mirklis, kad mēs domājam iegādāties vēl, un ilgtermiņā noteikti mēs pēc tam atskatīsimies un domāsim, ai, tur maza korekcija. Jā, bet jā, ir tāds, nu, mēs jau katrs kaut kur smeļamies informāciju, jā, teiksim, un, protams, kad tas jau nav nekāds noslēpums, kad ne jau mēs, kā lai saka, nevienā citā neklausoties, kāds pētam tikai un tikai uz savu šito te izpēti ir veicam šos secinājumus. Protams, ka mēs lasām šīs ziņas, mēs skatāmies, ko arī varbūt runā tādi cilvēki, kuri, nu, tā kā teikt, ļoti bieži izsaka pareizu viedokli, un tā kā viņiem trāpa. Ja? Un tad es tomēr gribu padalīties ar vienu viedokli. Tas nav tā kā mans viedoklis, ja? Bet ir tāds Rafaels no Sljodzis Satoši. Es nezinu, vai kāds seko Sljodzis Satoši kanālam vai neseko. Ja? Tas ir krievu valodā.
ja, un viņam ir 220 laikam, tūkstoši tagad sekotāji. Ja, un, viņam ir arī sava VIP grupa, no kuras es izgāju ārā, bet es tagad iešu atpakaļ. Jo viņš kā reiz februāra beigās, līdz februāra beigām ir tagad jāsamaksā uz pusgadu. Ja, teiksim, un, nu, es izgāju tajā bear marketā ārā, jo tur palika diezgan neinteresanti. Viņš salīdzinoši maz tur kaut ko runāja. Ja, bet, nu, nu, viņš ļoti bieži salīdzinoši tā kā pareizi pasaka, kur vispār tirgus ies. Ja. Un viņa viedoklis ir, nu, viņš, protams, to nedomā tieši, ja, bet viņš uzskata, ka šogad būs brīdis, kad bitkoins sasniegs zemāko punktu, nekā viņš sasniedz pēdējā laikā. Un viņš to katru reizi stāsta. Viņš saka, man ir pilnīgi vienalga, kā jūs mani heitojat. Ja, teiksim, man absolūti nevienam nekas nav jāpierāda. Ja, teiksim, viņš tieši analizē to, ka visā pasaulē tas pozitīvais fons tiek radīts nu, tā kā ļoti, ļoti, nu, ļoti, ļoti pozitīvs un ka ļoti daudz dažādās vietās, ja teiksim, tieši par šo pozitīvo tiek runāts, ja, un ka šobrīd ir no salīdzinoši ļoti daudz, kā lai saka, tādi nu, lomu izpildītāji ielaist tirgu, ja, kā pat Baidena palaiž ar šiem stariem no acīm, ja teiksim, tur šitajā Twitterī, ja, un ļoti daudz, ļoti ievērojami cilvēki stāsta par šīm pozitīvām lietām, ka Bitcoins, teiksim, šodien ir, ja salīdzina pret to, kā tas ir bijis iepriekš, ja, tad salīdzinoši daudz atdots citiem cilvēkiem makos, ja, teiksim, ka tas vairs nav tā kā ļoti šaurās lokās, jo ar visu to ETF, ja, viņš arī diezgan izdalījās, izšķaidījās, ja, pa visādiem mazākiem fondiem, un, nu, kuram tur kādas tās iespējas, ja, un ka viņuprāt neviens nekas neliecina par to, lai viņš iet augšā, ja, teiksim, tādu viedokli, es tā kā nesen paklausījos pagājušajā nedēļā, ja, tā ļoti, ļoti, ļoti argumentēti, ja, un tajā brīdī tu klausies un domā, zini, ka tik nav tā, ja, teiksim, vienā brīdī, ja, ja un viņš gaida kaut kādu nenormālu lielu korekciju, ja, bet, nu, viņuprāt, tā visticamāk nebūs līdz halvingam, ka tā visticamāk būs kaut kādi 2-3 mēneši pēc halvinga, tad, kad visi gaidīs kārtējo, nu, vēstures atkārtošanos, kad redziet, pēc halvinga vienmēr iet tirgus augšā, ja. Nu, tādas arī es zinu. Es tā kā ļoti lielā mērā nepiekrītu, ka tas tā varētu būt, jo manā skatījumā, kad nu, es nezinu, kā pa bitkoinu, bet manā skatījumā nu, uz ļoti liela daudzuma altcoinu, ja, lielie spēlētāji gribēs izcelt iksus. Ja, jo uziksot bitkoinu mēs ļoti labi saprotam, ka tikpat kā nav iespējams, tur vajag triljonus, ja, teiksim, tur vajag ļoti lielu naudu, ja, bet lai uziksotu kaut kādu monētu, kurai market caps ir, nezinu, 100 miljoni vai 500 miljoni, nu, tur vai, teiksim, vēl mazāks, ja, teiksim, tad šiem lieliem spēlētājiem ir patiesībā ļoti viegli. Ja, jo tas naudas apjoms jau nav, priekš viņiem nav vajadzīgs tik liels, ja, lai viņi, teiksim, to, kas ir uzkrāti, lai viņu pietiekami labi uzzītu augšā, ja, un radītu cilvēkiem saucamo FOMO, ja, teiksim, kad nu, kā lai saka, nu, kad ir pēdējais brīdis, ka vēl jālec vilcienā, nu, un kā vienmēr jau notiek pēc tam otrādi. Nu, tas ir mans redzējums, ja, bet es jebkurā gadījumā redzu to, ka nu, šīs iespējas būs daudz, no visu šīs secību. Bitcoins, Ethereum, altcoin, memcoin, NFT, ja, teiksim, visi šī rindiņa plus tie instrumenti, kas ir DeFi instrumenti dažādos arī šajos liquidity, ja, kur var pelnīt, un plus šie airdropi, ja, kuros joprojām var pelnīt labi, ja. Un tāpēc arī nu, tas, ko es pagājušā reizē stāstīju, ja, ka mēs plānojam tuvākā laikā arī piedāvāt, nu, ieiet tādā atsevišķā pūlā, ja, teiksim, bet tas būs tikai ieiet caur mūsu jau nu, privāto grupiņu, ja, teiksim, vai saucamo VIP grupiņu, ja, kas būs arī marta sākumā mēs līdz šim jautājumam būsim nonākuši, ja, un tad piedāvāsim atsevišķi tādas iespējas tiem cilvēkiem, kas vēlēsies arī nopelnīt nu, mazliet savādāk. Ja.
Nu, lūk, savukārt to, kad nāk ārā tirgū, nu, tomēr, nu, ja mēs paskatāmies tā pēdējās, teiksim, kaut kādas tur 2 mēnešus, ja, nu, principā gandrīz katru nedēļu nāk ārā kāds liels tokens, jā, biržā listējās. Jā, nu, lielāks, mazāks, cits bišķi mazāks, jā, teiksim. Nu, no tādiem lieliem projektiem, jā, teiksim, tomēr šie projekti nāk ārā pietiekami daudz, un tas tomēr ir signāls par to, ka tas būrans jau, nu, kad viņi visi to gaida, ka viņi arī tā kā, nu, paredz, ka tas brīdis ir pietiekami labs, jā, jo jebkuram projektam ir interesanti iziet ārā tirgū, tā ka viņš pēc tam nu, salīdzinoši viegli ies augšā. Ja? Nu, tas tā ir, nekā savādāk tas nav. Ja? Tas tomēr lielā mērā liecina par to, ka nu, būs iespēja, ja, teiksim, iet uz augšu, bet nu, ar šīm nenoliedzami ļoti spēcīgām dažādām manipulācijām. Jo, nu, bez tā nekur. Bez tā nekur. Ja, nu, šie rāvieni augšā lejā, šīs asās kustības, ja, teiksim, ar konta dedzināšanu iesācējiem, nu, viņas ir un būs. Ir un būs, un nekur viņas nepaliks. Ja, un tāpēc mums visiem jābūt uzmanīgiem. Ja, nu, jāizvēlās stratēģija, jebkuram tur darbībām. Ja. Kas mums būs šonadēļ? Ja, tad ceturtdien būs cilvēkiem, kas nāk no nulles, ja, teiksim, tad iesācēju kurs, tā teikt, pilnīgais iesācēji bez maksas, ja, teiksim, tā kā tiem cilvēkiem, kas jums ir pazīstami, nu, lai nāk, ja, teiksim, padalieties arī saiti, ja, teiksim, šeit viss ir zinoši, es jums tur neko nevienam jaunu nepastāstīšu, ja, teiksim, bet, nu, ja jūs gribat, lai zinat, ka vēl kādi cilvēki, kuriem tā kā novēlat to, lai viņiem arī izdodas nopelnīt, jā, teiksim, tad viņi var atnākt uz to kursu, kur nu, vienkārši pašs pamatus, jā, teiksim, es stāstu, to es darīšu ceturtdien. Jā, teiksim, jūs zināt, ka es tur neko nepārdodu. Jā, vienīgais, ko es tur parādu, kā nopirkt Daitex tokenu, nu, kā piemēru, jā, teiksim, nevis kādu citu, jā, teiksim, tas arī tikai saprotami un normāli. Saprotami un normāli, jā, teiksim, nu, tā kā pašsaprotami, jā. Nu, lūk, jā, un pirmdien ir tātad nodarbība par airdropiem mūsu, tā kā teikt, iesācēju tā kā padziļinātā kursa ietvaros, ja, tad Arturs ir šeit klāt, un Arturs atgriežas atpakaļ Latvijā, ja, tad mēs pirmdien būs jau Rīgā un nedēļas nogalē, ja, un tad mēs, jā, kā lai saka, ar lielāku jaudu strādāsim. Tad mūsu komandā būs arī vēl viens cilvēks, ja? Es vēl neesmu atradis, ja? Lai mēs varam to visu pakalpojumu sniegt krietni plašāk. Ja? Savukārt, runājot par Daitex un Maršvolu, ja, tad visi tie, kas esat Rīgā, es šodien, nu, rītdien droši vien ielikšu grupiņā, ja. 2. martā mums būs pasākums klātienē, kur ik viens ir aicināts, tā teikt, uz tādu sestdienas rīta kafiju, ja, teiksim, kur mēs pastāstīsim to, cik tālu mēs esam. Mēs esam ļoti tagad jau nopietni sākam pārslēgties pie jau reālām mārketinga aktivitātēm, ko mēs kuru kādu brīdi sāksim jau uz patērētāju. Ja, tā aplikācijā top ļoti, nu, ļoti tuvu tam, lai iznāktu jau ļoti laba versija. Ja, kā lai saka, ļoti intensīvi strādāsim. 2. martā būs šis pasākums. Nu, iepriekšējā reize mums bija janvāra beigās. Tad cilvēki nāca galvenokārt tāpēc, lai mēs viņiem pastāstītu, nu, kāda ir iespēja investēt un iepirkt šīs daļas. Tad nu, uz 2. marta pasākumu ļoti liela iespēja, ka šīs daļas vairs nebūs pieejamas, jo ir palikuši 200, ap 200, 220. Ja? Tā kā ļoti varbūtīgi, ka viņas vairs pieejamas nebūs, bet nu, mums būs pasākums, kur mēs jau stāstīsim, jau rādīsim kaut kādu izstādi. Tā kā esiet Rīgā, esiet laipni aicināti. Un, kā jūs zināt, 19% no ienākumiem Daitex tokenu turētājiem. Tad arī mēs sagaidām ievērojumu
kursa pieaugumu. Jā, tā kā tiem, kas ir iepirkuši, ja tiem, kas ir iepirkuši private raundā, mazliet pacietieties, tad varēs sākt pamazām fiksēt, ja gribēsiet, jā, teiksim, jā, nu, pēc pāris mēnešiem. Jā, tā kā tas ir tas, ko es redzu, kā tas viss notiksies. Jā. Nu, lūk, ko man vēl pastāstīt? Es nezinu, Rihard, tev kaut ko piebilst, Arturam, varbūt kādam vēl kaut kas. Es gribēju tikai atgādināt par to arbitrumu, kā unlokosies tie tokeni pēc 24 dienām, 18 stundām. Un tā kā diezgan, kas vēl nezina, tad diezgan nopietni atbloķēsies gandrīz puse no šobrīd cirkulācijā esošajiem tokeniem. Nu, un šie ir tie investori, kas ir investējuši projekta sākuma stadijā, un noteikti viņi arī ņems šo profitu un tā kā varētu sagaidīt arī kādu kritumu. Protams, garantijas nav, bet noteikti liela iespēja ir, ka varētu šī tokenam būt korekcija. Tas tāda viena lieta, ko vēlējos atgādināt. Un par iepriekšējā nedēļā rādīju koinu, tokenu, Ordiswap. Tad šobrīd viņam ir pieaugums 20%. Tie, kas iegādājās 20% kāpums, bet es redzu, ka viņš varētu uziet vēl 20%. Šobrīd viņš tādā kanālā staigā no 6,7 centi uz 9,6 centi un varētu redzēt, ka viņš varētu aiziet uz to. Bet jā, kas ir kaut kādā treidā, pieņemsim šajā monētā, tad šajā mirklī varētu pieņemsim kaut kādu daļu peļņas savākt. Ļoti, ļoti iepatikās viens projekts. Šonadēļ varētu pastāstīt par Veracity. Ļoti mazs market caps, 70 miljoni, bet skatos, ka ir tāda arī nopietna investori iekšā. Un varbūt cena šobrīd nav perfekta, bet kārtīgāk iesaku papētīt šo projektu. Iegādāties viņu var Gaitā, Crypto.com. Bet vēl nav Binance. Tas ir svarīgi, ka nav tādās milzīgās biržās, pieņemsim, Binance, Coinbase, jo bullrunā īpaši, ja šīs monētas listo šajās lielajās biržās, tad ir tāds izteikts kāpums. Tā, kad uzreiz var 20% dienā uzšaut. Tas tā kā arī ļoti, ļoti svarīgi. Bet tas ir tā kā īsts bullruns, ja vēl jau nav. Nu jā, protams. Jo īstenībā, kā mēs saucam tās aitas, viņiem jau ir kas, viņiem jau nav MetaMask maciņi vai ledgeri vai vienalga, bet viņiem ir Bybit, Binance vai Coinbase. Tādi populārākie. Un tad redz, ir listota jauna monēta, hops, viņš uzreiz pēk domā, pilnīgi jauna monēta, bet viņš jau nesaprot to, ka pirms viņu listoja mēs jau visi sapirkāmies. Tie, kas kripto jau ir kādu laiku, ar tādu Uniswapu un Quickswapu un visu šo mēs sapērkamies un gaidam listību. Tā pa lielam bullrunā arī ir. Un tad viena no stratēģijām, kā var pelnīt naudu, ja, teiksim, bullrunā ir gaidīt, kas listēsies Binance, ja, teiksim, vēl kādā lielā, ja, teiksim, reku drīz būs listings, pirms tam nopirkt, un tad tajā dienā skatīties, tur likt orderu kaut kādu tur. Jā, es tā arī esmu darījis. Es, pieņemsim, arī biju vienā Telegram grupā, tajā pašā Deep Brain Chain. Un viņiem bija ļoti grūti iegādāties to monētu. Un es skatījos čatā, kad pēc nedēļas listosies Uniswapā. Es uzreiz tad jau būs tāds pieplūdums. Hops nopirku, uzgāja reiz 2. Burtiski, nezinu, diena, 2 bija kā listojās. Es pārdevu tik, cik ieliku. Un atstāju. Un tā arī šobrīd man stāv tā maciņā. Tā bija arī manā bear market stratēģija, kad es centos atrast šīs jaunās monētas, nopirkt, tad, kad dubultojās, izņemt to, ko ieliku, un tas pārējais paliek. Tā nav aptuveni mana nauda. Nevienmēr tas izdevās, bet kas izdevās, lieta diezgan labi. Piemēram, viens tāds bija Cash Networks. Es viņu nopirku, man liekas, tur bija maza summa. Es tādos nelieku
tur zem 1000 es kaut ko lieku. Neatceros, nopirku kaut kādu 600. Uzgāja, man liekas, uz 800, un tajā laikā es tā jūtu, ka vēl būs korekcija, un es pārdevu un atstāju tos 200. Un tagad, šobrīd skatījos, ka tie 200 jau ir 2000, bišķi pāri jau. Tas Mm. ir tagad jau, pirms vispār sākas būrats. Tas nozīmē, cik iksus varētu dabūt arī būrenā no šīs, pa 200 Mhm. iegādājos. Tā kā patīkami. Mhm. Bet tāda riktīga alta sezona vēl nav bijusi. Nē, nē, nē. Kā tu domā, Vilni? Tas jau Nē, nu, taču ne tuvu nav. Nu, taču paskatieties, nu, paskatieties uz daudzām monētām, ja, teiksim, cik te viņas ir uzaugušas. Ja. Ja mēs paskatāmies, nu, mēs varam paņemt, teiksim, tur, nu, kā lai saka, nu, davai paņemsim te padās. manu Paņemsim matiku. padās uz, paņemsim CoinGecko vienkārši atvērsim CoinGecko, ja, teiksim, un tagad, tagad pastīsimies, ja, nu, ok. Bitcoins ir uzaudzis, bija 16, tad 2, no 15, 900 bija. 2,5 reizes. Piekrītat? Jā. BNB. Cik ir uzaudzis BNB piemēram, gada laikā? Tad, nu, labi, maksimums. Nezinu. Viņiem tur švaki dēļ tā, ka tur tiesājās. Nu, labi, tas teiksim tā, ja mēs paskatāmies šeit, viņam bija 211, tad viņš uzaudzis ir pat nav 2 reizes. Ja? Ok, viņam švāki, labi, pastīsimies, kas vēl no tādām. Nu, ejam tālāk. Labi, Solana mēs zinām, Solana nokritās, tāpēc, ka toreiz bija tas FTX krāks, tāpēc viņi nogādās. Viņa jau nebūtu nogāzusies. Viņa Mhm. jau nebūtu aizgājis tiem 10 vai pat $5, cik tur vienbrīd bija. Ja? Solana, teiksim, nu, mēs varam neskatīties ar īpulsu. Jā, Tas teiksim, vispār stāv uz vietas. Ripple, Tas jāteiksim. ir stablecoins. Jā, Ripple, jāteiksim, uzliekam uz maksu, jāteiksim, tad, kur viņš te bija zemākā punktā, jāteiksim, 20, rekord, nu, šitien te plus mīnus. 37 bijis, jāteiksim, nu, kaut kādi, nu, tā grūti tā notvert šajā grafikā, jā. Nu, 3,1 ir bijis, jā. Nav pat 2x uztaisījis. Ja? Nu, teiksim, no tiem, kas ir. Nu, paņemsim man ļoti mīļu, nu, paņemsim kaut vai Doji, ja, teiksim, nu, šitkoins, ne šitkoins, bet, nu, liels community, ja, teiksim, un arī kaut kāda augsts, ja, teiksim, nu, gribam vai nē. Ja, teiksim, cik viņš te bija? Viņš bija, ja nemaldos, 5,9, ja. Nu, 5,7 kaut kas tāds. Nu, cik viņš bija viņa treidoja ar šādu 5,7 ir 8. Nav pat 2x uztaisījis. Ja? Mhm. Nav pat 2x no zemākā punkta uztaisījis. Paņemsim, ko? Paņem matiku, ja? To pašu, ko mēs visu laiku skatāmies. Ja? Ok, labi, paņemsim gada griezumā tā, lai smukāk iztīsies. Nu, ok, te zemākais 51 cents. Nav 2x pat divi. knap. Nav pat 2x, ja? Nu, pēc šādas atomu paņemiet un vēl daudzas monētas. Ja? Pēc šādas loģikas Bitcoins taisa, mēs visi ļoti labi saprotam, taisa mazākus iksus nekā taisa altcoin. Nu, in general. Ja? Šobrīd Bitcoins joprojām ir uztaisījis lielākus iksus par lielāko daļu, nu, tur top altcoin. Ja? Es vairs nerunāju par jauniem. Tā kā altsezona vispār vēl nav sākusies. Tā kā vispār vēl nav sākusies. Ja? Tas nenozīmē, ka šodien nebūs korekcija, ja? Vai rītdien. Ja? Viņi var būt ļoti spēcīgi. Ja? Teiksim, tas viss var būt. Ja? Bet īstā altsezona patiesībā vispār nav. Nu, pat teiksim, altsezona tādā lokālā, kas vēl nav bulrana īstā altsezona, kas būs vēlāk. Ja? Pat tā nav īsti tā kā sākusies. Ja? Teiksim, jo te ir pilnīgi viennozīmīgi. Tas arī ir iemesls, kāpēc es principā nelieku uz šortu. Ja? Es varu uzlikt uz šortu kaut kādu īsu brīdiņu ar stoplosu un kaut kādu take profitu. Ja? Teiksim, nu, kaut kādā brīdī uzkāpa visi indikātori augšā, un, ja teiksim, tādu brīdi izdodas noķert, nu, kaut kā ir trāpījies, ja es jau netreidoju tā kā ikdienā. Ja? Tad var uzlikt šortu ar stoplosu un ar take profitu. Ja viņš noiet, lai viņš arī aizvarās. Jo pēdējā gadā viņš noies, ka laidies augšā. Ja? Nu, ja tur nepamanīs, ja, teiksim, bet es principā futuresos tikai uz longiem strādāju. Nu, šortus var uzlikt tur tā kā, nu, šodien dienas ietvaros 2 dienu kaut kā tur lokālo, bet pozīcijas tur vaļā diezgan daudz uz futuresiem un vairākās biržās un ar domu, ka tās summas tur nav varbūt baigi lielās, ja, teiksim, ielikts, bet, nu, lai viņi tur iet diezgan tālu un nevērt arī ciet. Ja.
Jā, nu, un kurā brīdī sākas tā altsezona? Tas ir tad, kad Bitcoinam ir tas sideways. Un tāpēc es arī vēlos, lai viņš nostabilizējas starp diviem leveliem, uztaisa čanelu un tad arī Nu, izveidotos to, šī to tu altsezona. vēlies, bet vai tā būs? Es ceru. Tā saka, tu saki, tas man būtu izdevīgi. Tā tas saka, jā. Tad mēs zinātu, kā nopelnīt. Jā. Nu, pareizi ir. Nu, pareizi ir. Jā, gribētos, gribētos. Nu, mans secinājums ir vienkārši, nu, ja šodien nu, ir cilvēki, kas saka, nezinu, kur varētu nopelnīt naudu, vai kur tad ir tā iespēja, ja? Nu, tad nu, ir kriptās. Protams, ne jau uz dūlo maucot, bet nu, nākot, teiksim, nu, vai nu pie mums, vai arī citās grupās, un krieviski, angliski, var taču ļoti daudz ko atrast, ja, teiksim, ja nepatīk. Mūsu sejas kādam, ja, tad var jau to darīt citur, ja, bet idejiski kripto nozarē nopelnīt, nu, pilnīgi viennozīmīgi, ka tā ir varēs. Mm. Jā, tā kā tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Nu, lūk, nu labi. Es nezinu, varbūt kāds no kungiem, dāmām, dāmas kungi, vismaz viena dāma mums ir, jā, šodien. Varbūt ir kādi, nezinu, priekšlikumi, jautājumi. Tāpat teiksim, es nezinu, mēs jau varam arī, nu, tā doma jau bija, tikai vienmēr jau laiks ir pa maz, ja teiksim, ka mēs varētu skripto vakaros vienmēr kādu vienu monētu izanalizēt, varbūt kādreiz ielikt čatā, kuru tieši, nu, lai panalizētu monētu, tad, nu, viņš Plus rūpīgāk. 3 grādi un vējš no dienvidiem pūtīs arī Rīgā. Jā. Tad būtu labi, nu, tā, lai saka, ierakstīt, lai arī bišķiņi var, nu, sagatavoties, ja, jo katru monētu jau var pastīties detalizētāk iziet cauri. Tas tā kā viens no variantiem, ko kripto vakaros arī likt, jā, teiksim. Varbūt ir, nezinu, kāds no klātsošiem, kuram ir kāds cits interesants viedoklis par tirgu un ka būs savādāk. Un tas jau arī tikai būtu forši, ja mēs droši arī dalītos, ja šeit ir tāds saucamais brīvais mikrofons, kā teikt. Jā. Tā kā varbūt kāds ir kaut ko labu uzzinājis, teiksim, kaut ko vēl, teiksim, kaut kādu foršu lietu, ko mēs tā kā nezinām, ja? Īstenībā mēs runājām par tām teorijām, kas varētu notikt ar to bitkoinu. Jo, ir tas cikls, un mēs nu, kā tu minēji, viss kaut kas jau var notikt. Var arī nokrist, un pēc 3 mēnešiem un viss. Un tagad arī, pieņemsim, pirms Helninga visi gaida korekciju. Ja nu viņas nebūs, ja mūs visas pārsteigs, visi, kas pārdeva 52 un gaida tagad korekciju, nokavē šo vilcienu. Jā, Pilnībā iespējams. Ko jūs varbūt citi domājat? Būs korekcija, nebūs. Belissimo prasa, varat ieteikt top 5 koņus, kurus ielikt spotā. Nu, Matiks viennozīmīgi. Jā, tas ir mans mīļākais šobrīd. Nu, Matika. es arī liktu aptosu. Es Jā. arī liktu aptosu viennozīmīgi. Jā. Chainlinks ir ļoti labs projekts, un bez viņa nekur nebūs. Nu, labi, Un Ethereums. trīs jau ir Ethereums, Chainlinks, Aptos, Atoms un vēl viena. Jā, manā portfelī vienmēr ir vismaz puse Bitcoinā vai Ethereumā. Es to pusi neaiztieku, rotēju vai nu Bitcoin. To es piesardzīgs, jā, teiksim. Jā, ir cilvēki, kas atkal, nu, tas teiksim, tādi salīdzinoši, nu, jā, nu kā viņi jau, es pat neteiktu, ka tu esi tā kā ļoti konservatīvs, jo tu jau liec jaunos tokenos visādos, kur var uzšaut arī naudu un visādos tādos arī, jā, teiksim, var izgantos, bet nu, ir cilvēki, kas nu, startē ar teiksim, tā, mazāku kapitālu, nu, ka tiešām tā nauda ir tā kā, nu, salīdzinoši mazāka, ar ko strādāt. Ja? Nu, tad ir tikai saprotami, ka jūs arī neliekat tajā bitkoinā un ethereumā, ka jūs meklējat tās monētas, kuras, nu, var teikt, potenciāli dot lielākus iksus. Ja? Jā, teiksim, tas ir tikai normāli, jo teiksim, es, piemēram, nelieku pusi bitkoinā un ethereumā. Jā, teiksim, nu, man noteikti tur ir krietni mazāk, jā, teiksim. Tā kā kritika ievērojami mazāk, jā, teiksim. Bet, nu, ja vēl vienu piekto monētu tomēr no altcoiniem nosaukt, tad
Daudz īstenībā ir Tur labas. daudz, jā, Es daudz. varu nosaukt 10, bet 5 mīļākās. Nu, tas, Kaut ko no mākslīgā intelekta varbūt, jā. Varbūt. jā, man tas Akash Networks patīk, bet nu, viņš jau ir uzkāpis. Jā. Jā. Pieņemsim, es arī vienmēr esmu domājis, nu, ir tas gaming, tātad šie spēļu koini, bet ir ļoti riskanti. Tāpēc es pieņemsim, likme man būtu iegādāties monētu, kas ir platforma šīm spēlēm. Nevis viens tokens spēļu, bet platforma. Un kas man patīk, tas ir Immutable X. Tā laikam viņš sauc. Jā, nu šobrīd viņš ir uzkāpis, bet tas ir tāds riktīgs platforma spēlē. Tas būtu tāds. Ja gaming spēles šīs ies labi, tad noteikti arī šim koinam ies labi. Bet nu, viņš ir tāds liels market caps, 4,5 miljardi šobrīd. Nu, tas ir jau liels. Jā. Tas ir ļoti liels, jā. Tas jau liels. Nē, nu labi, tos market caps jau arī, Rihard, tur jau viņus jau nevienmēr vajag tik daudz naudas, lai to marketingu uztaisītu. Tur ar likviditātēm arī var spēlēties. Tur ir bišķi dziļāk jāskatās. Jā, jau, bet tas ir liels, jā, protams, tas ir liels. Tas nav maziņš. Man patīk monētas, projekti, kas rada peļņu. Es redzu, ka uzņēmumam ir peļņa, tad viņš izdzīvos un viņam vajadzētu būt labi. Tas ir viens no faktoriem. Un tad tādā ziņā man patīk Rollbit. Šodien tev viņu stāstīju. Tas ir tāds, nu, kazino tips, kur reāli peļņu viņi nes, un es domāju, ka viņiem arī Viņiem ir savs tokens, jā? Jā, viņiem ir Rollbit coin. Šobrīd viņš ir top 200, 198. vieta. Viņam ir, tu pateikšu, market caps viņam ir 409 miljoni, kas nav daudz. Man liekas, ka viņiem kaut kāda, es negribu samelot, 200 miljoni jau peļņa. Tā kā tas šobrīd, manuprāt, ir nenovērtēts tokens. Ir jau viņš bijis uzpumpējis, es jau kādu laiku viņu turu, bet viņš ir tā diezgan nostabilizējies. Ja uzspied, pieņemsim, gadu kaut vai, pasties, viņam ir tāds. Jā, bet ir arī normāli 2 miljoni dienas volums, teiksim, tas jau ir pietiekami daudz. Jā, teiksim. Jā, un šis uzņēmums ir reāli nespēja. Nevis tā vienkārši kaut ko mēģina piedāvāt. Nu jā, tā gada griezumā jau ir bijuši 10 tiksi šeit bijuši. Bet Vilni, kas ir svarīgākais, patina uz leju? Pasties, kur viņi var iegādāties. Neviena birža nav. Neviena. Jā, bet šeit jau Rihardi, vēl viena lieta, varbūt viņi arī neies nevienā biržā. Es domāju, ka ies un noteikti. Nu, ir tāda monēta Hex, jā, teiksim, kur nav CoinGecko un Kormēs kapā, kurai ir lielāks market caps par Olbitu un par, nu, viņa ļoti augsta. Un viņa Ričards Hārts, viņš pasaka, mēs nekur neiesim vienā biržā. Jūs varat darīt, ko jūs gribat. Mēs nekādā gadījumā to nedarīsim. Jā. Tā kā te var būt, ka aizmugurē ir šāda pieeja. Es domāju, 90% ka ies un kā vispār to var nonākt biržā, tev vajag lielu šo volumu. Un, viņiem volums ir, produkts ir, communities ir. Visi ķeksīši ir ieķeksēti. Tas ir manas domas. Šis ir coins, kur es skatos un kurš ir mazs procents arī manā portfelī. Mhm. Nu, super. Super. Nu, labi, dāmas kungi, ko? Varbūt kādam citam kāds interesants kāda monēta varbūt apstīties mums. Nu, jā. Mēs jau arī visas nezinām, viņas te ir miljoniem. Nē, nu ir. Es domāju, ka ir jau šie cilvēki, kas arī noteikti citur startēja. Jā, teiksim, tā kā, ja būsiet gatavi kādreiz kripto vakarā dalīties, būsim priecīgi, protams, ka to nevienam nespiež. Jā, viss ir kārtībā, jā, teiksim, tā kā ņemiet pa labu. Ņemiet pa labu to, ko mēs darām. Jā, teiksim, mēs to turpināsim darīt.
Ko sakat par eToro platformu? Tu teiksi, es teikšu. Ko pasaka? Godīgi sakot, man nē. Ja tu tādas mazas summas, jā, bet ja tev summas ir lielas, nē. Es nezinu neko par komisijām, bet ja tu esi bijis mūsu kripto vakaros, tad tu zini, ka nauda, kas ir uz biržas, tā īsti nepieder tev. Tas ir viens. Otrs, ja uzņēmums bankrotē, tad tu arī īsti to naudu nedabūsi. Nu, zin kā, savs maciņš ir savs maciņš. Es labāk turētu naudu kaut kur, pieņemsim, Metamaskā vai. Ne, protams, ir kaut kādas biržas, man arī Bybits patīk. Bet tā, ka liela nauda turēt, noteikti nē. Bet ja paspēlēties, jā, kāpēc ne? XRP es daudz redzu šos price predictionus, ka tur būs $1000, 500, es varu pateikt, aizmirst. Ja būs $100, es nezinu. Nav iespējams. Manas domas. Citi saka, minimums būs $10. Es būšu priecīgs, ja būs $3 šo 2 gadu laikā būranā. Tās ir manas domas. Viņam ir milzīgs market caps. Es jau iesmēju, ka viņš ir stablecoins, viņš stāv uz vietas. Un, tur, kur viņš bija, man liekas, pirms 3 gadiem, tur ir šobrīd. Un, ja man būtu jāizvēlas, noteikti es investētu kaut kur citur. Noteikti. Pat bitcoinā labāk. Tāpēc es domāju, ka bitkoins Redzi, uztaisīs. viņš Ripples visvairāk uzšāva 18. gadā, ja? Pat ne iepriekšējā būrnā, bet pirms tam, ja? Un Tad viņi iesūdzēja. Jā, pagājušā būrnā viņš pat nespēja, kā lai saka, tikt līdz tām, jā, labi, tur bija tās milzīgās tiesvedības un tā tālāk, jā. Es neesmu baigi iedziļinājies Ripplā, jā, teiksim, bet, nu, man ir tāda sajūta, nu, kam viņš var būt tik ļoti noderīgs, jā, teiksim, tagad, nu, tāds, nu, kas tur, es saprotu, ka kaut kādam banku sistēmām viņš Jā, ir kaut kāds vajadzīgs, jā, teiksim, pa to laiku, kamēr viņi tur tiesēs, taču tikmēr jau rodās tik daudz visādas alternatīvas, jā, teiksim, un nu jā, stable, ir arī citi, jā. un pieņemsim, turpat neslēpa to, ka kaut kāds, es nepateikšu, baigi par to projektu neiedziļinos, bet kaut kāds tur uzņēmuma vadītājs vai bijušais vai kas, viņš vienkārši tirgoja tokens visu laiku. Visu laiku tirgo. Nu, kāpēc viņš tirgo, ja viņš zina, ka projekts ir viss super? Kāpēc viņam jātirgo? Man tas nelīmēs kopā. Nu, kā lai labi dzīvo? Un īstenībā apskaties, viņš jau ir cik gadi, viņam ir tikai puse tokenu cirkulācijā. Tas nozīmē, inflācija vēl uz pusi būs. Viņam ir 55, es nezinu, miljoni no 100 miljonu. Es tā rūpīgi no galvas nezinu. Jā, Jā, 54 ir, rekur 54,5 miljardi, jā, teiksim, miljardi ir apritē no 100 miljardiem. jā, puse. Puse vēl tikai, vēl puse nāks ārā, jā. Jā, tas nozīmē, ka puse vēl nāks. Nu, tur nebūs, jā. Es Jā, domāju, ka tur pat $3 nebūs. jā es saku, es būtu priecīgs, ja būtu $3. Nebūs $3 būrnā. Es pat varētu sadēt, ka nebūs. Jā, jau viņu jau ir pat ļoti grūti uzpumpēt uz kaut ko tik augstu, jo viņam tiešām tas market caps ir liels. Ja, un tur jau ir vajadzīgas milzīgas, vai tur tiešām ir, nu, kā var kad var uzpumpēt monētu, ja, teiksim, uzpumpēt var augšā tās monētas, ja visvairāk, kurām ir, teiksim tā, salīdzinoši liela daļa no emisijas brīvās tirgu esošās stāv kaut kādu ierobežotu cilvēku lokam aciņos, ja, teiksim, nu, ka viņas ir akumulētas, ja, kā teikt, vaļu makos, ja, teiksim, nu, protams, ka to jau viņi tur tās makus sadalē, mēs tur netikt līdz tam visam nevarētu izsekot, ja, teiksim, bet, nu, kaut kādas viena grupējuma makos, ja, kas veic saskaņotas darbības, ja, lai tajā brīdī uzpumpētu un kā lai saka, panāktu to, kad ir pozitīvais fons un kad
iesācēji, jeb kamīši, kā krieviski saka, jā, teiksim, salekt iekšā, jā, un viņi varētu paralēli pa vidu notirgot nost, jā, teiksim. Un tā to dara, jā, teiksim, šo monētu uzpumpēt ir salīdzinoši grūti, jā, daudz vieglāk ir uzpumpēt, nu, daudz citas, jā, teiksim, ja vēl vairāk ņemot vērā visu to te tur tādu smagnējo to gaitu, kas viņam ir bijusi visu laiku. Noteikti tirgu ir daudz labākas investīcijas. Nebūs. Varbūt vēl kāda monēta interesanta. Nu, ko es domāju, kad būs jau gan arī stunda. Jā, stunda ir. Ka mēs varētu arī šovakar beigt. Jā, ka mēs varētu arī šovakar beigt. Tā teikt, būsim priecīgi par dažādiem ieteikumiem, ko nu, mums jums ar ko dalīties. Jā. Tā teikt, un ierakstīns kā vienmēr būs grupā. Ieraksts jau pēdējā laikā tiek likts arī publiski Kripto skolas YouTube kanālā. Jā, tā kā nu, tie, kas nepaspēja, tie varēs noskatīties. Ja, un, lai visiem lielas peļņas, lieli profiti, ja, teiksim, un visiem labi izdodas. Esiet uzmanīgi, manipulācijas tirgū būs, ja, lai visiem labi veicās. Un tad jau tiekamies drīz un saviem iesācējiem, ko jūs pazīstat. Ceturtdien es viņus gaidu uz apmācību iesācējiem, lai nāk mūsu pulciņā. Ja. Būs tas vērtīgi noteikti, viennozīmīgi. Paldies! Čau visiem! Čau visiem!